pirmo gadu iesējām ziemas miežus, lai varētu ātrāk kaut ko sākt darīt. Kaimiņi kuļ un es vēl 2 nedēļas sēžu un gaidu. Ar citi jau brauc pa lauku. Pirmais bija sēklu atrast, bija diezgan problemātiski, jo pēdējā brīdī es domāju, ka es sēžu. Tas bija viens. Un tad man bija baidīja arī pārziemošanas, ka ziemas miežu un vēdus nepārziemot. Es iegādājos no viena zemnieku sēklu, kur bija kodināta ar sistivu. Ziemas mieži man rudenī likās tādi veselīgi, koži, zaļi, smuki, sacerojuši labi. Un viņi arī stipri agri stadīgi. Es domāju, iespējams, ka es nezinu, bet iespējams, ka tas ir dēļ sistīvas. Un viņi arī iegāja gulēt tādi bez tīkla plankumainības pazīmēm, bez neko, un pavasarī viņi ļoti koži zaļi bija. Nu, var redzēt, ka viņi dzīvos. Ziema bija tā, ka kaut kādi mīnus 20, 25, kādas 3 naktas kailsals, bet plus vējš liels. Rapas nepārziemoja, bet mieži un viss pārējais bija labi. Es biju dzirdējis reklāmas un basus, ka es esmu apmeklējis lauku dienas dažādas un seminārus, ka tās iztīvas ziemas vispār miežiem kā palīdz. Un šogad arī vasaras miežus iesēju, un vasaras miežiem pirms kodināšanas sēklu jau sagatavoju laicīgi un lietoju sistivu, un šogad iztiku bez fungicīdiem, tikai pliku herbicīdu un viss, tikai sistivu un viss. Un ja parēķina izmaksas, tad pa lielam ļoti līdzīgas izmaksas, bet tev nav jāgaida laikapstākļi, kāda būs, lai tu tiktu uz lauku, jo tā tīkla plankumainība ir ļoti agri vasaras miežos. Šobrīd tā kā man ir 7 mēnešus vecs dēls, tad varēju izmantot šo brīvo laiku, kas nebija jāpavada uz lauku ar dēlu. To prieku jau es redzēšu, kad es sēdēšu kombainī, bet tā pagaidām izskatās, ka ir labi.